skolu mēs dibinājām 2013. gada 19. decembrī. Es pati esmu 3 lielu dēlu mamma, un visi mani puiši ir sportisti, un visi tajā laikā mācījās vidusskolā. Un, protams, ka katra priekšmeta skolotājs savu priekšmetu vērtē kā pašvērtīgāko un svarīgāko. Un ņemot vērā to, ka viņi bija sportisti un vēl joprojām sporto, tad apvienot skolu ar sportu un vēl savām citām visām interesēm bija diezgan grūti. Un tad nāca šī doma, ja koledžas un augstskolas varbūt var mācīties tālmācībā un no dažādām vietām pasaulē, tad kāpēc to nevarētu darīt ar vidusskolu? Un tad es ar drabošām rokām nesu tos dokumentus, lai nolicenzētu to pašu pirmo programmiņu. Un eju un domāju, ārprāts, vai tikai viss notiks tā, kā mēs esam ieplānojuši. Un tā, un es eju pa lielām IKVD trepēm augšā, un tur tās milzīgās durvis. Un es tagad skatos, kurš man tas kodiņš būs jāspiež, un tās durvis varās pašas. Jo viens nāk ārā, viens cilvēks nāk ārā, un tajā brīdī es saprotu, ka jā, kad mēs darām pareizi, kad tas ceļš pats pavarās. Vai ir iespējams iegūt vidējo izglītību, neejot uz skolu? Jā, tas ir iespējams, ja mācies tālmācībā. Tas ir vispār absolūti jauna pieredze, kaut kas nebijis, un tas ir cits laiks, cits cilvēks un cita darīšana. Bet tajā laikā mums likās, ka ir tehnoloģijas, un tām tehnoloģijām ir jāstrādā cilvēka labā. Un tur ir tas stāsts. Tas, ka viņa nekad nesūdzējās, viņa vienmēr bija brīnišķīga, laipna un tā tālāk, bet tā objektīvi ņemot, es domāju, ka Gitai bija ļoti grūts sākums, jā, visādā ziņā. Viņa tiešām var iedvesmot visus citus ar to savu entuziasmu, kā es saku, no kā tuksnesī uzbūvēt oāzi ir tāds mans teiciens, jā, un šis ir viens no tiem variantiem. Tā skola aizgāja, protams, ka visiem bija liels brīnums, ja, un ka tas viss strādā. Un sākotnēji jau mūsu students, kas nāca pie mums mācīties, viņam arī tas mērķis bija, kad pabeidz vidusskolu tie, kuriem ir pāri 30, pie 40 un pa 50 gadi. Ja. Uzņēmums 2013. gadā ir strādājis bez ieņēmumiem. Mēs esam tik, cik mēs esam, un esam no mūsu ģimenes, mani bērni, mana ģimene, Danas un Ivo bērni un ģimene. Tajā laikā viņai vēl bērni bija gaužām mazi, pavisam mazi. Tad mēs paši krāsojām sienas, mazgājām sienas, un tas bija tāds interesants laiks, bet tad tiešām gribējās atrotīt piedurknes, jo tu zināji, kāpēc to dari, jo tā ideja tik ļoti tu dedz par to ideju, ka tev ir, ka tu neskaties, ko tu dari un cik laika tu tam tērē. Pirmo pārskata gadu uzņēmums ir strādājis ar zaudējumiem. Apmēram 500 lati, toreiz bija vēl 13. gadā bija lati. Un nākamajā gadā mēs tātad jau sedzam savus zaudējumus un ejam ar kaut kādu nelielu, bet peļņu. Pirmo naudu, lai mēs vispār varētu to uzsākt visu šo pasākumu, man aizdeva mans brālis. Tajā laikā 5000, tas man likās milzīgi naudu. Un tad viņš teica, es tev aizdodu to naudu, bet es būšu priecīgs, ja tu viņu nepazaudēsi. Jā, es biju priecīga, ka man nav jāņem kredīts, jo man jau to kredītu diez vai arī kāds būtu devis tādai idejai, ja? Tādai utopiskai diezgan. Un mēs atdevām tos 5000 pēc pāris gadiem atpakaļ. Esiet sveicināti Rīgas pirmās tālmācības vidusskolas mājaslapā. Tas ir skolēns, kuram ir citas intereses, arī cita paralēlā dzīve. Es vienmēr arī izlaidumos saku par to, ka jūs esat īpaši. Ar to, ka to nevar visi izdarīt, visi nevar mācīties tālmācībā. Un to es arī saku jau pašā sākumā, tad, kad nāk students iestāties. Ja? Vai tu apzinies, uz kurien tu nāc? Ka tā ir milzīga atbildība, milzīga pašdisciplīna un tā ir gribēšana. Gribēšana iet uz priekšu.
Un es esmu ārkārtīgi lepna par savējiem, kuri pabeidz un kuri pēc tam dzīvo tādu savu pilnvērtīgu, skaistu dzīvi. 1. septembris mums bija 247 skolēni. Nu labi, ja neskaita, ka šobrīd mums ir, šogad mēs 1. septembri sākām ar 1773. Vaina nav jaunatnē, vaina ir mūsos, mēs esam par vecu. Es skolā izmantoju vienīgo tehnoloģiju logaritmisko lineālu. Es vēl tagad ar viņu protu strādāt, bet man citas tehnoloģijas nebija. Es nevaru to, ko viņi var. Tā nav vairs veltīgā laika nosišana, jo tur ir nākuši mācīties arī tādi jaunieši, ka viņš saprot, viņam nav brīva laiks. Nu, viņš mācās visu laiku. Ja es pabeidzu šogad 10. klasi, es drīkstu sākt turpināt 11. klasi. Un ja tos 3 gadus var noreducēt uz 2, tad kāpēc ne? Kāpēc jāpabeidz skolu 18 un 19 gados vidusskolu? Un kaivs laikam ir būšanā un piederības sajūtā. Un tas, ka kopējā tā ideja, ka tu redzi, ka viss notiek. Mūsu skolotāji no visas Latvijas. Un tas pamatdarbs viņiem ir uz vietas savā dzīvesvietā. Un viņi ļoti labprāt strādā pie mums. Ir skolotāji, kas strādā no pirmās dienas, un viņi strādā 10 gadus jau. Vecās skolnieku matemātikas kursnīcas nezināt? Es atklāti sakot, savu matemātiku aizpagājušajā vasarā nolikvidēju, jo es nolēmu, ka viss, man viņu vairāk nevajadzēs. Arī viss savas augstskolas pierakstu klades. Man bija vēl visu lekciju pieraksti. Bet man viņi noderēja, jo es tālmācībai vēl palīdzēju, pareizāk sakot, rakstīt materiālus, tad, kad vajadzēja augstākajam līmenim, augstāko matemātiku. Tur es arī pieslēdzos vēl kolēģei palīgā, jo viņi bija panikā, kad vajag. Vīzvaigzne mums ir matemātikas skolotāja. Nu, jo viņi ir pensijā, mums bija ārkārtīgi grūti un skumji no viņas šķirties. Ļoti, ļoti. Jo viņi mums taisīja pašus pirmos materiālus. Pašus pirmos matemātikas materiālus, ko mēs paši nezinājām, ko mēs gribam, bet viņi zināja. Viņi zināja, kā iemācīt matemātiku tālmācībā. Nu, fantastiski. Tas ir tāds līmenis skolotājiem. Skolotājs ar lielo burtu. Latvietis meditē ne jau blenžot vienā punktā, bet strādājot. Tā principā ir, jo te es skaitu, es trenēju atmiņu. Nu, kas vispār ir matemātika? Kam viņa ir vajadzīga? Matemātika kā tāda nevienam. Matemātika nekas pat par sevi nav, un tās nav formulas. Matemātika iemāca savākties, uztaisīt pārskatu, izdomāt secību, kā tu to visu izdarīsi. Un es kādreiz matemātikā vispār biju nesekmīga, teikšu, kā ir. Es neko, kaut kādā 3., 4. klasē, es neko nesapratu no tekstu uzdevumiem. Un es vēl tagad vizuāli atceros vienu savu klases biedru, viens puisīts ar brillītēm bija. Un viņš tos tekstu uzdevumus varēja rēķināt, un es nesaprotu, ko tur ar tiem skaitļiem vispār var darīt. Un tad es mācījos mācīties. Jo mans tas uzstādījums bija vienmēr, kad, lai studentiem būtu ērti, lai mēs būtu pieejami visiem, lai var mācīties pie mums jebkurš, kurš vēlas mācīties. Un nebija svarīgi, vai viņš ir, nezinu, ratiņkrēslā, vai viņš ir labs sportists, vai viņš ir izcilnieks, vai viņš ir bēdīgais. Visiem bija iespēja, visiem ir iespēja mācīties pie mums, un mēs šo pieteicām ļoti, ļoti skaļi. Un, protams, ka mūsu konkurentiem tas nepatika. Un tad bija tā, ka mums katru nedēļu bija kādas pārbaudas. Man liekas, ka mūsu skola ir izturējusi visu instanču pārbaudas. Visu. Pat azartspēļu un loterijas un visu šitos te.
Es gūstu to baudu, uzzinot to, ko neviens cits varbūt līdz tam nav zinājis. Un to pasniedzot sabiedrībai, skolniekiem, interesantiem, arī muzejā šeit apmeklētājiem. Tā kā tur ir tas, kad es pasniedzu to, ko varbūt tās kāds par to nav zinājis jau un nav par to aizdomājies, kad es to viņam atklājis un pastāstījis. Mācies tu priekš sevis, nevis priekš skolotāja vai priekš kaut kā cita. Ja, un ja tālmācībā tu apzinies, ka tu mācies priekš sevis un ka tev ir jāizdara tas, ko tev skolotājs pretī dod, un pie tam bez tādas īpašas kontroles, ja, tad ir viss ir kārtībā. Bet, ja tu, tas sakot, ej pa vieglo un gribi pa vieglo darīt, ja, tad ir, tā ir kā ir. Par to es esmu domājis visus šos 10 gadus. Kam īsti ir domāta tālmācība. Un es esmu nācis pie secinājuma, ka tā tālmācība nav domāta visiem. Tā tālmācība nav domāta arī masveidīgi. Atsevišķām sabiedrības grupām, kas kaut kādu iemeslu dēļ nevar mācīties dienas skolā. Pilnīgi noteikti tie cilvēki, kam ir veselības problēmas, ja, kas nevar katru dienu nosēdēt skolā tās 6-7 stundas, ja, no 8 līdz kaut kādiem 2. Ja. Tad ir vēl viena kategorija, tie ir sportisti, ja, kas jau sākot no 15-16 gadu vecuma ļoti bieži ir kaut kur prom. Nu, un tad ir vēl viena grupa, man šķiet, ka tādi cilvēki, ja, kas jau ir jau pieauguši, kam varbūt savas ģimenes un tā tālāk, ja, kas kaut kādu iemeslu dēļ, vai kaut kādas jaunības, muļķības dēļ, vai kā savādāk, ja, to izglītību nav ieguvuši, ja, kas nav saņēmuši to diplomu, ja, to vidusskolas, piemēram. Ja, un tagad viņš ir kaut kādā dzīves posmā sapratis, ka viņam tomēr vajag to izglītību. Tā ir atbildība, tā ir pašdisciplīna. Un tev ir jāsaprot, uz kurien tu nāc mācīties. Un ne par kādu naudu diplomu nopirkt nevar. Ir arī pašam jāmācās. Un tas nav tā, kad atnāks man turīgu vecāku bērns un tagad ienāk vidusskolā un saka, es gribu, lai viņam būtu diploms. Un tad jau tālāk augstskola viss izdarīs. Tā nenotiek. Tas, ko skolotāji piedāvā, un to es varu liekot roku uz sirds, ja, par sevi un par visiem saviem kolēģiem, ka tas, ko tālmācības skolotāji piedāvā, viņi piedāvā ļoti augstvērtīgas, kvalitatīvas mācību materiālus, kvalitatīvas ieskaitas un visu pārējo. Piedāvā labāko no sevis, kas ir. Bet te ir tas, ka tavs skolnieks, kas ir pretī, ja viņš apzinās, ka viņš tiešām saņem to labāko, un ja viņš, tā sakot, to dara arī pēc labākās sirdsapziņas, viss ir kārtībā un problēma nav. Ja te parādās tā runa par to haļavu, ja, ko mēs teicām, ja, tad tur ir, tas ir cits stāsts. Kur nu vēl labāks priekšmets kā vēsture, kas rada to patriotismu, ja, par to savu piederības sajūtu, ja, šai zemē, šai tautai. Pasaules notikumu kontekstā, es domāju, ka apzinās to, ka tā Latvija mums ir tā vērtība, kas nedod Dievs, būs kādreiz jāsargā, un es domāju, ja būs jāsargā, tad sargās arī. Kur bauskas mazā krodziņā, kur visi čaļi salasās, kur viens guļ salmos atspēries, otrs meitā ieķēries, viens pieletes pielējas, pilns kā zeķe pielējas, un kad jautā. Ar Mareku Odumiņu es sākotnēji pat nemaz nezināju, kas tas ir par puisi. Man vienkārši piezvanīja viņa mamma un izstāstīja Mareku stāstu un saprata, ka mēs sapratām, ka mums ir jāpalīdz, ka tam puisim jābeidz vidusskola ir. Nu, lūk, un mēs Mareku neredzējām līdz pat izlaidumam. Manuprāt, pirmo reizi mēs ar Mareku iepazināmies izlaidumā, jo visu dokumentāciju kārtoja viņa mamma. Un tad bija tāds jautājums, kādi ir mani mīļākie ziedi. Un meitenes man neko nesako, teica, pastāstīja, ka man mīļākie ziedi ir kallas. Es izlaidumā saņēmu gleznu ar kallām, kur bija gleznojis Mareks, otiņu turot mutē. Visi tā gada absolventi bija sametuši naudiņu, un šo naudiņu Mareks izmantoja savai rehabilitācijai.
Un tad, kad viņi man pasniedz to gleznu, tas bija tāds brīdis, kad es tiešām, es pirmo reizi laikam izlaidumā, cik mēs esam bijuši, man nebija ko teikt. Zini kā, ir brīži, kad ir kaut kādi mācību priekšmeti, kurus tu saproti, kas ir kaut kas jādara, bet ir brīži, kad tu vienkārši nesaproti, tā kā tu esi, teiksim, tā tupaks tajā visā. Mēģināju zubrīties cauri kaut kādā veidā. Es nezvanīju īsti skolotājiem, tāpēc, ka domāju, kaut kādā ziņā negribēju uzbāzties, bet viņi teica, kad ja vajadzīga palīdzība, tu droši var zvanīt vai rakstīt un tā. Bet gribēju iziet visam cauri pats. Tik daudz, cik tu ieguldīsies, tik tu daudz arī izmācīsies. Ja tu negribēsi, tu neizmācīsies vispār. Saprot, kā tas ir, nepilda vienu mēnesi ieskaiti, nepilda otru mēnesi ieskaits, nenāk uz kontaktu, uz telefonu zvaniem neatbild, sameklējam vecākus, vecāki saka, kā, bet es par to maksāju. Jā, maksā, bet bērns nemācās. Mēs nevaram turpināt sadarbību. Bija arī cilvēki, kas nepabeidza, tāpēc, ka nemācījās, vai arī negribēja mācīties līdz beigām. Mans stimuls bija, kad es gribu tiešām pabeigt 12. Jo pirms traumas es gāju, kā es nomācījos 11. klasi, aizgāju uz Rīgu, mācījos vakarskolā, paralēli strādāju, bet es nepavilku. Faktiski man vajadzēja izvēlēties vai nu strādāt, pelnīt naudu priekš dzīvošanas vai mācīties. Tas bija variants, jā, es gāju strādāt. Un pēc traumas es domāju, vajadzētu mums pabeigt 12. klasi. Tā, kad, ja man prasa, kā tev izglītība, pamatskolu. Tas, ka tu esi daļa no savas valsts, no savas tautas. Ka tu esi tas, man liekas, tu esi tas, kas tev ir apkārt. Jo mēs ik viens varam atmest ar roku un aizbraukt kaut kur uz ārzemēm un pateikt, es dzīvošu labāk, tāpēc, ka tur vairāk pelnīt vai tur labāk izglītība ir. Bet patriotisms ir tas, ka tu esi tiešām šeit, tu centies sasniegt kaut kādus lielākus mērķus savā dzīvē. Mums ir daudzi studenti, kas sākotnēji, kas dzīvoja Īrijā, Anglijā, un, protams, arī Eiropa un Amerika un Kanāda un tā, bet tā sajūta, kad viņi atbrauc mājās un uz eksāmeniem, viņi atbrauc mājās. Un bieži vien ir tā, kad viņi pabeidz vidusskolu šeit Latvijā, un viņi paliek un turpina mācīties Latvijas augstskolā, nevis dodās tālāk. Bet sākotnēji tas sākums bija tā, kad mani absolventi saka, Gita, mums tagad ir diploms, un zini, ja man Latvijā būtu ko darīt, es ar kājām atnāktu no Īrijas mājās. Mums visu laiku ir jādomā par tiem jauniešiem, pat arī vairs ne jauniešiem, kuriem to izglītību tomēr vajag. Nevar bez izglītības tauta būt normāli funkcionējoša. Ir jābūt zināšanām, ir jābūt bišķiņ lielākam inteliģences līmenim. Labi, tev to matemātika arī nevajadzēs mūžā varbūt nekur. Man arī prasīs, vai kaut kur noderēja. Priekš kam jums tā trigonometrija? Es saku, nebūtu trigonometrijas, tu nemācētu neko programmēt. To datoru taču kādam ir jāuzrada. Mums ir ļoti daudz gaišas galvas. Jāatrod viņus. Skolotāji teica, tev jau tāpat ir skaidrs tavs ceļš un tava profesija, un tu jau strādā savā profesijā. Tā arī bija, es paralēli darīju skolā. Tu iegūsi, ko tev vajadzēs, bet tu varēsi strādāt savā lietā un attīstīties savā jau ceļā. Un pēc viņas ieteikuma es aizgāju un paņēmu 2 gadus vienā, turklāt vēl.
Man laikam ar sākumā likās, ka tas būs vieglāk, bet tā labā lieta tālmācībā ir tā, ka tie uzdevumi ir tādi, kur tu nevari nedomāt. Tu nevari vienkārši visu nošpikot, tev vajag būt ar kaut kādu domāšanu. Un tas, ko jau skolai galvenokārt vajag izdarīt, tev vajag ieslēgt kaut kādu kritisko, matemātisko domāšanu. Tas ir tas galvenais, ko var iegūt. Un tur to var. Un ņemot vērā, ka es paņēmu vēl 2 gadus vienā, tad man sanāca kārtīgi paraut, lai viss būtu labi. Katru otro dienu tev ir ieskaita jāuztaisa, kurai ir jāmācās. Un es vēl paralēli strādāju, tikmēr restorānā, un tad tur bija tā kārtīgi. Brīvdienās es tur pastrādāju, var sakot. Un viss ir koncentrētāk, tiešāk, precīzāk, bez kaut kādām nevajadzīgiem sānceļiem. Un to es jau sajūtu patiesībā tālmācībā toreiz, un tagad tikai sev apstiprināju augstskolā mācoties šādā režīmā. Man jāsaka, ka es esmu savas profesijas patriota, ja tā var teikt. Jo ir bijuši tādi laiki, ka es diennaktī strādāju, piemēram, 20 stundas, 4 veltot miegam un ģimenei. Bet mans atalgojums ir bijis 3 ciparu skaitlis pirms nodokļu nomaksas. Un tāpēc es uzskatu, ka ja es tajā brīdī nepametu šo profesiju, es esmu principā gatava uz visu, lai tikai man ļauj mācīt. Un ar ko man patīk Rīgas 1. tālmācības vidusskola, ka šeit man vispār ļauj darīt visu, ko es gribu. Gribu taisīt ar Ivo kopā digitālos materiālus, man saka, taisi! Gribu taisīt jaunas ieskaites, taisi! Gribu atjaunot konspektus, man tā kā ļauj izpausties. Gribu skolēni un skolotāja Laima tikties klātienē un vēl labāk saprast to matemātiku. Man to ļauj darīt. Sveiciens visiem mācīties gribētājiem! Šajā konferencē apskatīsim vektoru lietošanu praktiskos satura uzdevumos. Skolotājs tomēr nav klauns, ka tur tomēr ir jāpieliek kaut kādas pūles, bet mūsdienu skolēnam viņiem ir tā domāšana mazliet savādāka. Viņi tā kā grib visu vieglāk dabūt. Šeit jau tomēr 10 gadu pieredze, un tas viss ir citā līmenī. Tālmācību vispār es redzu kā Latvijas izglītības nākotni, jo mēs redzam, ka skolas ir tukšas, tur nav skolotāju. Un, lai gan nosaukums ir klātienes skola, bet tur daļa kaut kāda nodarbība notiek attālināti. Un tad ir tikai 2 ceļi. Vai nu slēdzam skolas ciet, un otrs variants ir šīs tālmācības formas. Augšā lejā, bet mums jāskatās ilgākā termiņā. Katru dienu laikapstākļi mainīgi, bet klimats tas ir tādā ilgadējā. Vismaz 30 gadi jānomēra, lai mēs pēc tam salīdzinātu ar iepriekšējo periodu. Un tad mēs varam skatīties, ja mainās temperatūra vidējā, tad klimats mainās. Un tagad tas ir viennozīmīgi. Jebkurus gandrīz vietu pasaulē paņems. Mēs arvien vairāk izmantosim tehnoloģijas izglītībā. Un tas notiek jau tagad, un tas ienāk arvien vairāk. Es domāju, ka varbūt es drīzāk būšu vajadzīgs nevis kā informācijas sniedzējs, bet tas, kas motivē skolēnu mācīties, kā tāds motivators, teiksim tā. Jebkurš jau, kad viņš nonāk tajā reālā dzīvē, saskarās ar tiem izaicinājumiem, un jo vairāk tu būsi sev pilnveidojis pirms tam, jo vieglāk tev būs pēc tam dzīvē, bet, varbūt kādam tas atnāks vēlāk, varbūt 20, 30 gados. Es redzu arī tādus jauniešus, kas sāk mācīties vēlākos gados, un mūsu skolā arī īpaši kādu laiku atpakaļ bija diezgan daudz studentu, kas bija diezgan krietnos gados.
temperatūra svārstās no 200 grādiem tuvāk Zemes garozai līdz pat 3000 grādiem ap kodolu. Zinām, ka Zemes garoza. Šobrīd, piemēram, es strādāju ar mums vienu ļoti gudru meiteni tālmācībā, kas mācās tālmācībā, tāpēc, ka viņas ikdiena ļoti piepildīta dažādiem citām aktivitātēm, dažādu veidu nevalstiskajās organizācijās, ja es nemaldos, viņi ir iesaistīti, ļoti aktīva meitene. Un viņi pa vidas lietām tieši iestājās. Un mums tagad ir izveidojusies tāda sadarbība, ka mēs tieši viņu gatavojam olimpiādei. Arktikā, kur kūst ledāji un ledājiem kūstot. Ja man rodās aizdomas, dažreiz ir ļoti viegli identificēt tās mākslīgā intelekta izmantošanas, ja tas ir ticis izmantot, bet beigās jau visi pa plauktiņiem saliek eksāmeni. Īpaši tajos priekšmetos, kur viņi ir izvēlējušies. Bet no tiem jau viņi neizbēgs tāpat. Vairāk kā 100 gadu garumā mēs varam redzēt, ka vidējā temperatūra uz Zemes ir pieaugusi. Un tas absolvents uz mani skatās un saka, nē, Gita, es vispār nesaku savai mammai, kad es esmu beidzis vidusskolu un ka viņai ir jānāk uz izlaidumu. Es viņu esmu uzaicinājusi uz Melngalvu namu, kur būs skaists pasākums, bet viņa joprojām nezina, uz kurien viņa nāk. Un viņš saka, ko es viņai teikšu, ka viņai runa jāgatavo izlaidumā. Pēc šī izlaiduma man pienāk klāt šī mamma, raud, apskauj mani un saka, kā jums tas izdevās? Es nācu uz mazmeitas koncertu, deju koncertu. Mani apmānīja mans dēls. Man ir pārsteigums, kad viņš ir beidzis vidusskolu. Viņš nevienu vārdu neteica, ka viņš ir mācījies vidusskolā un ka es atnāku uz savu dēlu izlaidumu. Viņi raudāja, viņi saka, kā jums tas izdevās? Kā jums tas izdevās? Es jau nevienu savu klases biedru nebiju saticis pirms tam. Un tad, kad es ieraudzīju, kas tie ir par cilvēkiem un ka tie lielā mērā ir cilvēki ar kaut kādu mērķi, tad šķita, ka tas ir tāds pulciņš, kas ir sapulcējies, kas kaut ko grib izdarīt šeit un ir ar mērķtiecību. Un pirmoreiz ieraugot savus klases biedrus izlaidumā, es tā sajūtos, jā, tur bija kaut kāds patriotisms klāt noteikti.